Kad biju maza, vectēvs mēdza stāstīt par Hadaru. Mazu zēnu ar dižu likteni. Es vēlējos, lai to uzzina citi, tāpēc pierakstīju. Man ir pārsteigums. Tu tiec ielūgta uz Sahāru? Sveika! Es tev ielūdzu, jo tu nezini visu. Par ko tu runā? Par Hadaru. Tā viss bija. Tas ir par mums. Todien viņš izdzīvoja smilšu vētrā, bet nomaldījās un palika viens. Viņš pieņēma tuksnesi, un tuksnesis pieņēma viņu. Zvēri kļuva par viņa ģimeni, līdz ieradās svešinieks un mainīja viņa likteni uz mūžu. Varam sākt izpēti jau rīt. Kas tas? Pēdas ir visur. Pagaidi! Viņš dzīvo kopā ar zvēriem. Tas ir unikāli, neparasti. Vai tagad saproti, mēs abas esam daļa no šī stāsta? Tas visu maina. Pagājuši 12 gadi, bet vienalga es ticu, ka viņš ir dzīvs. Mēs viņu atradīsim. Neko tādu es nebiju redzējis. Pirmo reizi es skatīju brīvu cilvēku. Neiegrožotu. Atradīsim viņa ģimeni. Saglabā šo leģendu. Tuksneša bērns. Drīzumā kinoteātros.